Esiet sveicināti Pēteksperta akadēmijā. Šodien mums ir īpašs raidījums, jo mēs runāsim mazliet citādākā formātā nekā līdz šim par un ap dzīvniekiem. Jo šoreiz pie mums ciemos ir divi profesionāļi, divi sportisti. Raimonds Kleinbergs, Reizdog Latvija kluba dibinātājs un valdes loceklis, kas ir arī Latvijas izlases sportists. Un tagad ir interesanti, kādās jomās. Eiropas čempionāts bike joringā un vairāk kārtais pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētājs. Un Ginta Kleinberga, arī Reizdog Latvijas valdes locekle, un Latvijas izlases sportiste, vairāk kārtēji Latvijas čempioni bike joringā un pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētāji. Esiet sveicināti pie mums Pētekspertā. Čau. Sveiki. Pirmais jautājums noteikti tāpat kā daudziem skatītājiem šajā brīdī. Izstāstiet, lūdzu, kas ir bike jorings un kā tas ir ienācis jūsu dzīvē? Ko tas sevī ietver? Bike jorings tas ir sporta veids, kurā piedalās suns un riteņbraucējs. Un šī gadījumā suns velk šo velosipēdu un riteņbraucējs attiecīgi cenšas, cik viņam ir spēka un varēšanas, ja, tad turēties tam sunim līdzi. Bet tās saknes jāmeklē drusciņa dziļākā vēsturē, jo šis sporta veids ir nācis no kamana suņa sporta, kas ir tā kā ziemas sporta veids, bet kā mēs zinām, bezsniega apstākļi ir daudz lielāku laiku, ja gada griezumā mēs skatāmies, un arī lielākā daļa, teiksim, planētas ir bez sniega, un tad šis sporta veids attīstījies ir no tāda sporta veida kā skiorings, kur suns velk slēpotāji, kas ir arī viens no kamana suņa sporta disciplīnām. Tātad vasaras versijā suns velk riteņbraucēju, vēl ir atsevišķi citas disciplīnas, ja tur vai viņš velk skūteri vai teiksim skrējēju, ja, bet katra tā disciplīna ir ar savu specifiku. Bet mūs uzrunāja tieši bike jorings, jo tas ir tāds mums tuvāks dēļ tā, ka mēs ģimenē esam nodarbojušies ar velosportu un tādā veidā arī mūs uzrunāja. Faktiski kādu laiku atpakaļ, tas jau ir vairāk kā 10 gadus atpakaļ, mūs uzrunāja, ka jūs tā kā darbojaties ar velosipēdiem un tur tā kā jums tās lietas viss labi iet un jūs saprotat, kas tur notiek. Un ir tāds jauns sporta veids, kur jūs varētu, mums kā reiz tieši mēs bijām iegādājušies sev jaunu kucēnu, un jūs varat taču pamēģināt. Un sākumā, protams, ātri internetā tika izpētīts, kas tas vispār tāds ir, vai tas mums varētu interesēt. Un tad es tā kā sapratu, ka tur tā riteņbraukšana diezgan lielu lomu spēlē, un tad mēs tā kā izdomājam, ka vajadzētu pamēģināt. Tad sākās tā īstā jautrība. Jo tas kucēns, protams, mums nebija pieradis pie kaut kā tāda, un viņš tā kā īsti nesaprata, kas tagad ir jādara. Un nav tā, ka paņem suni, pieliek pavadai galā un piesien pie riteņa, un ka viņš tagad tā kā vilks un sapratīs, kas tur tagad notiksies. Kad viņam apātadziņu uzsitīs un viņš tagad brauks. Jā. Es pieņemu, ka varbūt pat ar zirgu ir vienkāršāk nekā ar suni. Jo tā kā. Un tas faktiski vēl vairāk iedeva tādu stimulu tomēr izzināt un saprast, kā tad to suni varētu, uztrenēt un iemācīt viņam visu to, kas viņam tur ir jādara tajā trasē. Jo trasa ir mežā parasti. Un lai sunim būtu, teiksim, draudzīgi pret ķepām un viņam pašam būtu pierastā vide, tad nekad nav trases uz asfaltēta seguma, uz grants seguma vai akmeņaina seguma. Parasti ir meža celiņi, taciņas un tādas, tā teikt, kalnu velospēdam atbilstoši. Kalnu velosipēda un suņa pastaigas apvienojums. Jā, es gribētu teikt, ka tur tā vairs nav galūži pastaigi, jo
tie ātrumi ir lielāki nekā cilvēks brauktu bez suņa. Bet par kādiem ātrumiem mēs īstenībā runājam šajā kontekstā? Vidējais ātrums augsta līmeņa sacensībās ir 35 km/h. Tas ir apmēram tāpat, kā varētu to pašu darīt arī ar motociklu, apmēram tādā pašā trasē. Tas kaut kur ir ļoti salīdzināmi. Un tās distances, ko jūs braucat? Mēs piedalāmies sprinta distancēs. Tātad ir 3 veidi distances: sprints, vidējās distances un garās distances. Garās distances gan nav šādai disciplīnai. Un mēs piedalāmies sprintā, un sprintā ir no 4 līdz 7 kilometriem vasaras versijā, un ziemā, kad ir skierings ar slēpotāju, tad ir no 10 līdz 13 kilometri. Tur arī tas vidējais ātrums ir tāds pats. Un tur, ja runa par to ziemas variantu, tad viņš ir populārs Skandināvijā, maksimāli populārs, un tur piedalās visi, pasaules zvaigznes slēpošanā un biatlonā. Tur, kā sakam, Bjorn Dālens ir ļoti daudz reizes braucis, un tā kā viņiem tas ir tāds nacionāls top sporta veids, ko mēs pat īsti varbūt tās pat nezinām pie sevi. Viņiem arī ļoti daudz skatītāju brauc uz turieni. Tā, ka pilnīgi viņiem ir starta tāds tā kā koridors, un viņiem starta, parasti starts notiek stadionā, un viņiem pilnīgi tribīns ir abās pusēs, tā kā tur pilns skatītājiem. Skandinaviem tiešām ir ļoti, ļoti populārs šis sporta veids. Tas man īstenībā viens no jautājumiem tālāk ir, ja mēs tā skatāmies tādā pasaules mērogā reāli, cik tas ir izplatīts sporta veids, cik daudz mēs apmēram Latvijā ar to nodarbojamies, un ja mēs skatāmies tādā globālākā līmenī? Teiksim tā, Latvijas teiksim, mērogam viņš varbūt nav ļoti, ļoti, teiksim, masveidīgs, bet popularitātes ziņā, viņš jau tik un tā ir diezgan, Latvijā varētu būt ap 200 sportistiem. Man grūti precīzi pateikt, bet apmēram ap 200 sportistiem, kas ir pietiekoši daudz tādai mazai valstiņai, jo, piemēram, tādas lielvalstis kā Vācija, tur Šveice, Francija, tur ir ļoti daudz to sportistu, tūkstošos. Tā kā tas nav, tur simtos var mērīt, teiksim, klubu skaitu, ja? Un katrā klubā ir attiecīgi, tur 100-200 sportisti, apmēram tā. Tā kā tas ir tāds mazāk populārs no mēdīju puses, ja? Jo mēdīji vairāk pievēršās, teiksim, garām disciplīnām, kas ir tādas ultra garās disciplīnas, kas ziemā tur ar daudz suņiem, 16 suņi un pajūgs, un tad tas liekas kaut kas tāds seriāls mazliet un tā. Bet šim sportveidam arī ir sava vieta un teiksim, pasaules un Eiropas čempionātos. Uz sacensībām atbrauc 700-800 sportisti. Un čempionāts notiek vairākās dienās, jo šie sportisti vienkārši fiziski nevar visi nostartēt vienas dienas laikā. Līdz ar to tur ir dalīts. Plus vēl ir ierobežojumi, tās kvotas no katras valsts var attiecīgs skaits. Tā kā gribētāji ir pat vēl vairāk, kas gribētu piedalīties. Labi, bet tagad man interesē, vienkārši es tā vizualizēju, tad ir riteņbraucējs un ir suns, kas viņu velk, man pilnīgi neizmēli pajautāt, sunim tas nav tā kā kaitīgi, cik ļoti noslogots tajā brīdī ir suns un kāda ir tā viņa bonus, finišos vai sākumos un tā tālāk. Es varētu minēt to, ka suns ir ļoti gudrs dzīvnieks. Un, ja viņš negribēs, viņš izdarīs jebko, lai nedarītu to. Un bieži vien tā ir lielākā cilvēku problēma, kā dabūt, lai suns gribētu skriet, lai viņam tas patiktu. Man arī, kad mums nāk audzēkņi, vai kad es vadu seminārus, mana tā primārā lieta, ko es saku, kad šie te treniņi, šīs sacensības, mēs to taisam kā ritīgi foršo priecīgo dienu.
Jo man mājās, kad mēs braucam uz treniņiem un sacensībām, ka viņi redz, ka es ņemu velosipēdu, tad jau viņi īsti vēl nezina, vai mēs brauksim uz suņu treniņu, vai es braukšu uz savu pašas ritīmbraukšanas treniņu. Bet tiklīdz viņi saprot, kad tiek ņemti iemaukti un tā kā, viņi jau ekipējums, tur aiziet lēkāšana, kurš pirmais būs pie durvīm, pirmais jau grib ielikt, es būšu ātrāk mašīnā, kurš ātrāk no mašīnas izkāps. Tā kā tur jau aiziet, tāds tiešām viņiem tas ir prieks. Taču, ja viņam būs kaut kāda negatīva pieredze, teiksim tā, pamēģinājām riteni un viens aizskrēja kokam pa vienu pusi, pa otru pusi, ja, un viņam tas liksies. Jā, tā var gadīties, bet ja viņam būs šāds gadījums, pēc tam būs ļoti ilgi jāmēģina pierunāt, lai tas suns vispār gribētu vēlreiz mēģināt, jo viņam tas liksies kaut kāds negatīva pieredze. Un sunim, ja ir viena negatīva pieredze, viņš vairs negribēs to darīt. Bet ir ļoti daudz atkal veidi, kā viņam iepatikties šim sporta veidam, jo lielākoties suņiem tas ir arī liels foršs citu suņu satikšanas pasākums. Viņiem tur viņiem ir savi draugi, kolēģi, viņi vienmēr jau tur čupojās, un ir ļoti interesanti redzēt, kad atbrauc kāds jauns suns, viņš sākumā ir sabijies, un pēc tam, pēc pāris dienām, pēc pāris treniņiem, viņam jau ir čoma, viņš jau tur tusē ar visiem, viņam baigi forši. Tā kā ir tā, ka nav es nevaru teikt, ka tas būtu kaut kā sunim kaitējoši vai kaut kā bīstami viņam vai kaut kā citādāk, jo viņš pats noteiks, vai viņš to grib darīt, vai viņš to negrib. Tā. Ok, tagad jautājums. Man ir pieņemsim mājās suns, vai tagad uz tās tīka paņem jaunu kucānu, tad pamēģināsim. Kas ir tas sākums? Mēs jau tā aizskatros drusku runājot, ka jums jau šo atbildi ir kaut kāds dzejolītis, ko jūs parasti atbildat. Tad izstāstiet man, ar ko sākās, ja es pieņemu to lēmumu, ka es gribētu pamēģināt, kaut vai vienkārši sava prieka pēc ar suni, dzīvojot blakus mežam, viņu izvest ar riteni pastaigā. Kas ir tas pirmsākums, ar ko mēs sākam? Es teiktu tā, ka vispirms ir jāmeklē maksimāli daudz informācijas par internetā. Mums ne latviešu valodā, īsti arī ne krievu valodā nav nevienas grāmatas sarakstīts par to. Ir viena grāmata franču valodā, viņu ļoti maz, kur ir vispār iztulkota, kā notiek šis treniņu process, bet diezgan daudz informācijas var atrast internetā, meklējot gan vācu valodā, gan angļu valodā, un arī krieviski noteikti kaut kas atradīsies. Ļoti daudz var sekot, arī bija agrāk tāds ļoti aktīvs fórums, kas saucās suņi.lv. Tur ir ļoti daudz informācijas, ar ko vajadzētu sākt. Tur var visu kaut ko izlasīt. Otra lieta, noteikti vajag paskatīties. Latvijā mēs esam 8 klubi. Var sazināties ar kādu no klubiem un pajautāt, aizbraukt, paskatīties, kā notiek treniņi, redzēt, kā vizuāli, kas varbūt, jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēks izdomā, ka viņš grib skriet ar suni, viņš atbrauc uz treniņu, viņš paskatās, nezinu, es varbūt tomēr gribu braukt ar riteni, man tas ļoti iepatīkās treniņā. Tā kā arī par šo te klubu informāciju var atrast federācijas mājaslapā, Latvijas Kamacīņu sporta federācijas mājaslapā, kas saucās sledog.lv. Tur arī būs visu klubu kontakti norādīti. Un tad... Bet ja es tagad piezvanu uz Reizdogu un saku, klausieties, man vajag padomu, es gribu sākt. Ar ko jūs man ieteikt sākt reāli? Pirmais būtu vispirms atbraukt, pirmkārt tomēr paskatīties, lai saprastu, vai varēs vispār to pavilkt vai ne. Un pēc tam jāmeklē jau specializēts ekipējums, un par šo ekipējumu es tiešām ieteiktu meklēt interneta mājaslapās, kas tieši nodarbojas ar tieši kamanu suņu sporta ekipējumu ražošanu, jo šeit īsti nederēs parastā veikalā iegādāt iemaukti pavadas jostas, jo viņas visticamāk 99% ir neatbilstošas sacensību noteikumiem. Tu vari izstāstīt, kas ir tas, uz ko jāpievērš uzmanību, jau domājot par to? Jā, viens no noteikumiem, ja mēs skrienam ar kanīkrosu, kur ir tāda josta cilvēkam, ka šai jostai ir jābūt vismaz 7 cm platai.
Tas ir dēļ tā, lai netiktu traumēti cilvēka muguras skriemeļi un lai viņa maksimāli pa vairākiem skriemeļiem būtu, jo ir lielākā daļa cilvēku vienkārši, kas grib pamēģināt vai pamēģina kaut kādā parkā, viņš vienkārši apliek savu parasto pavadiņu, bet tas ar to īsti nevarēja sacensībās. Tad ir vajadzīga pavada, un šī te pavada ir jebkurā disciplīnā, vienalga kanīkros, bikes vai skūteri. Atšķirās tikai nedaudz garumi, bet pārsvarā viņi ir no 2 metri līdz 3 metri gara. Tas ir izstieptā veidā šie te garumi. Un šai pavadai ir obligāti jābūt staipīgai, jeb elastīgai. Un šo te pavadu es arī tomēr ieteiktu pirkt, ja viņa ir tiešām speciāli ražota šim te kamanu suņu sportam, nevis vienkārši kaut kāda elastīga pavada. Jo tas elastīgums, ka šis ražotājs garantē, ka viņš nedarīs sunim pāri. Un šī elastīgā pavada ir tieši domāta, lai netraumētu suņa ķermeni. Un tad ir vajadzīgi polsterēti iemaukti. Un šeit ir ļoti svarīgs vārds polsterēti, ja? Jo ir bijuši gadījumi, es esmu pati strādājusi par tiesnesi Stirnu Buka kanīkrosa disciplīnā, kur man atnāk ar ādas iemauktiem, saka, bet viņš jau ir ļoti mīksts, viņš jau ir tā kā bišķiņ polsterēts. Es saku, atvainojiet, bet ar šo nevarēs. Un tad mēs uz vietas mēģinam kaut kā izlīdzēt, lai viņš vispār var piedalīties. Tā kā, jā, šie te iemaukti arī būs specializēti. Un, ja viņi ir ražoti, piemēram, teiksim, tā kā mums ir Latvijā ražoti iemaukti, kas ir atrodami mājaslapā reizdog.lv, raksta latviski racedog.lv, tad arī šiem te visiem iemauktiem, kas ir ražoti tieši sunim, viņi būs tādi, ka viņi nemirks, viņi ļoti ātri izžūs, un viņi suni neberzīs. Tas ir tādas pamatlietas, kas ir jāskatās. Īsti nederēs, ja jums būs kaut kāds brezenta iemauktiņš vai, pasak Dievs, ja kāds kaut ko mājās ir mēģinājis sašūt, tad man ir tā, Vai pielāgojas zirga iemaukts kaut kāds? Jā. Tur vajadzētu meklēt, tomēr specializētu iemauktu. Bikeringam ir arī tāda speciālā makšķere, kas tiek pielikta pie velosipēda. Tā ir domāta daļ tā, ka ja vēl suns vai pats braucējs nav pieredzējis, viņa nodrošina to, ka šī elastīgā pavada, kas ir starp ritiņbraucēju un suni, ka viņa, ja gadījumā kaut kas notiek, viņa neievērsies priekšējā ratā un jūs vienkārši nenokritīsiet. Viņa notur virs priekšējās riepas, notur to elastīgo pavadu gaisā. Tā, bet aptuveni šis ekipējums, viņš nav dārgs. Es esmu pati visu bērnību pavadījis jāšanas sportā. Es zinu, cik dārgi tur ir, ja tur ir vieni segli pa 2000 eiro, ja? Tad šeit aptuveni šis ekipējums ir nopērkams aptuveni starp 100 un 150 eiro, un viņš kalpos visu suņu mūžu, un nebūs jāpērk jauns. Tad tas tāds vienreizējs pirkums, bet tā kā ar ilgtermiņu domāšanu. Jā, protams, vēl jāskatās, lai tas suns pie šī ekipējuma netiek un mājās tur negrauž, jo suņiem ļoti patīk šī smarža, un viņš bieži vien viņu velk uz savu migu. Tāpēc ieteikums arī tāds, ja jūs nopērkat specializētu šo te ekipējumu, tad mājās sunim viņš nav pieejams, jūs viņu ieliekat kaut kādā skapī vai turat koridorī, kur suns netiek, ka viņš redz šo ekipējumu tikai tad, kad fiziski dodas, jūs dodaties uz treniņu vai jūs dodaties uz sacensībām. Redz, mēs te ierunājāmies bišķiņ par suņiem, tagad man ir neveltots jautājums. Kas notiek ar pašiem suņiem? Tā ziņā ar šķirni ir kaut kāds šķirnis, kas ir pielāgots labāk šim visam. Kā, lai es izvēlos, vai šis suns man varētu derēt un varētu sākt ar viņu mēģināt kaut ko tādu, jūs no pieredzes? Suņa šķirnei principā nav nozīmes. Ja? Tātad varētu piedalīties ar jebkuru suni. Tātad tas varētu būt jebkurš vislielākais vācu dogs un vismazākais, teiksim, toiterieris. Bet, protams, loģiskais saprāts, kā saka, noregulē to tā, ka, acīm redzot, ar lielākoties jau tomēr startē ar tādiem suņiem, kas spēj paskriet, kas spēj varbūt tās nedaudz arī atvieglot sportistu, teiksim, to cilvēku, ja tas ir kanīkros.
Bet šeit mums jāskatās arī bišķiņi, tā kā ne ļoti nonivelēti. Jo viens ir, ja tu šo sporta veidu uztver kā atpūtu, aktīvo, un tu gribi savam mājas mīlulim radīt kaut kādu nodarbi un pie reizes arī pats, kā teikt, svaigā gaisā fiziski izkustēties. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir, ja tu pievērsies profesionālam sportam, un tu gribi augstus sasniegumus, teiksim, iegūt, tad tur jau varētu būt runa jau par speciālām šķirnēm, kas ir piemēroti konkrēti šim sporta veidam. Un viņas tiek speciāli selektētas, un tas selekcijas darbs jau ir apmēram no 70. gada beigām, 80. gada sākuma, un pirmie iesāka Skandināvi, un tā viņi aizgāja, teiksim, tālāk jau pa visu Eiropu. Amerikas kontinentā vēl tas ir tā kā, bišķiņi iepalicis, jo tur tomēr vairāk nodarbojušies ir tikai ar tiem ziemas šķirnēm, kas ir, tā kā haskijs, malamuts, ko principā cilvēki uzskata, ka tie ir tie, kas te kamansuņu sportā nodarbojas, bet ja tā drusiņi rūpīgāk pieeja tai lietai un paskatās, kas notiek pa īstam, teiksim, sprinta distancēs, tur ir tādi zirgi riktīgi, tādi īspalvaini ar garām kājām, ar kārtīgu lielu soli, ja, teiksim, tāds suns, kas, teiksim, var paskriet 50 km/h un ātrāk pat, ja, teiksim, tur tas ātrums ir svarīgākais, ja. Bet tādi suņi ir, protams, grūti pieejami, neslēpsim, ja, kā teikt, jo ir jāieiet tajā vidē un jāsāk sportot. Mēs sākām ar tīršķirnes suni, teiksim, mums pirmais bija veimārietis, un tad mums bija vācu izspalvainais, ja, kurcehārs, un tad mēs sākām ar tiem suņiem, kas principā ir medības suņi, un viņi arī diezgan, kā teikt, fiziski labi attīstīti, un ar viņiem arī var tīri labi darboties. Bet tikko mēs sākām bišķiņu jau tādā augstākā līmenī, ja teiksim, aizbraucot uz Eiropas sacensībām, tur tīršķirnes suņi praktiski nav. Ja, tad mēs runājam par metisu, kas ir no vairākām šķirnēm paņemtas tās labākās īpašības tieši uz teiksim, fizisko sagatavotību, uz suņa izmēru, uz svaru un uz viņa izpratni par to, cik labi viņš uztver komandas, ja, un cik labi viņš ir apmācams. Tās lietas visas ir ļoti, ļoti svarīgas, jo komandas tiek dotas ar balsi, un sunim ir, principā, nedomājot, ir jārēģē uz tām komandām. Tas ātrums ir liels diezgan. Jā, tāds kinoloģijas darbs kopumā arī tā visa suņa audzēšana, mācīšana, skaidrošana un tā tālāk. Ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kā sākt, ja, tad es noteikti ieteiktu vispirms sazināties ar kādu no cilvēkiem, kas šī sportā jau ir iekšā un kas nodarbojās ar to, teiksim, ar kādu no klubiem, tur vēl kādu, uzmeklēt kādu cilvēku. Un viņš vismaz izstāstīs tās pamatlietas, jo tā informācija varbūt nav tik viegli atrodama, ja tu nezini pat, ko īsti meklēt. Ja, tā kā tur faktiski tas būtu, jo tādā veidā tā saruna uzreiz novērsīs kļūdas. Ja, tās tipiskās kļūdas, kas ir visiem iesācējiem, kas nav informēti. Ja, tātad, kad var sākt ar to nodarboties, teiksim, kucēns paaugās, tad kā viņu barot, ko viņam mācīt, teiksim, jau mazotnē, teiksim tā, jo tur ir tās lietas tā pakāpeniski. Bet tā interesantā lieta ir tāda, ka ja ir vairāki suņi, tad vienu apmācot, nākamo jau tur, teiksim, ir uz puses mazāk tās darbs jāiegulda. Un vēl nākamam tad ir vēl mazāk jāiegulda. Un jau pie kāda 4. vai 5. suņa jau principā tas suns iemācās gandrīz cilvēkam neiejaucoties tajā procesā. Jau suņi mācās viens no otra noskatoties un atkārtojot, kopējot viens otru. Pie tam viņi arī savā valodā māk sarunāties. Ja, tātad... Ir viena svarīga lieta, ko es gribētu pieminēt, lai arī skatītājiem būtu svarīgi.
ka viņi meklējot informāciju par šo te sporta veidu, viņi izlasa tādu vienu punktu, ka sacensībās var piedalīties suņi no 18 mēnešu vecuma. Un viņi ļoti pacietīgi šos 18 mēnešus gaida. Un tad viņi zvana uz klubu un saka, mēs beidzot esam sagaidījuši 18 mēnešu vecumu, tad mēs varam sākt nodarboties. Es saku, es jūs apsveicu, jūs esat nokavējuši tieši 16 mēnešus. Jo šeit ir līdzīgi kā suņu skolā. Kucēnam atnākot jau mājās, tas ir aptuveni 8-12 nedēļu vecums. Viņam jau nemāca uzreiz vilkt, viņam neliek slodzē, bet viņam iemāca, piemēram, sākumā šīs te komandas, kas ir pa labi, pa kreisi, kad ir jāsāk aiziet, ko nozīmē komanda lēnām, tas nozīmē, kad suns nedaudz piebremzē, viņš nevelk pilnā jaudā, bet viņš neapstājas. Tad ir komanda stop, kur nozīmē, ka ka viņš pilnībā apsēžās un gaida, kamēr būs nākamā komanda. Un māca starta atskaiti, jo arī tāda sacensībās ir. Un māca pirms šīs te komandas un māca nebaidīties no dažādiem trokšņiem, pierast pie mūzikas. Un tas viss ir ļoti svarīgi, jo tieši kamēr tas kucēns aug un attīstās. Bet, protams, ir arī tādi cilvēki, kas ir paņēmuši no patvērsmes suni un kuram viņi īsti nezina vecumu, viņam ir 3 gadi vai 4 gadi. Tad, protams, arī nekas nav nokavēts. Vienkārši šādiem suņiem ir grūtāk kaut ko iemācīt, jo viņš nav šajā te, kad viss interesē un kad vieglāk viņu apmācīt. Tā kā, ja arī ir kucēns, tad vajadzētu pēc iespējas ātrāk arī vismaz noskaidrot, kas ir jādara un kā sākt šo te apmācību. Nepalaist garām īsto laiku. Labi, Klau, man ir jautājums, es vienkārši degu nepacietībā to uzdot. Vienkārši tā, ņemot vērā šo te sporta veidu un visu, kas kā notiek, kādi kuriozie gadījumi ir bijuši? Labi, viena lieta mēs te minējām, kad suns aizskrien kokām pa vienu pusi, rītenieks pa otru pusi, kas varbūt nav tajā brīdī tik smieklīgi, ja to neskatās YouTube pēc tam, bet no jūsu prakses kaut kādi kuriozi gadījumi saistībā ar šo te? Man bija kāds, bet es tagad pat es baigo kuriozu gadījumu izdomāju, es tagad piemiršu, bet tā interesantākā lieta ir tad, kad nonāk it sevišķi, teiksim tā, mums stirnu buka sacensības, kur visvairāk cilvēku uzzina par šo sporta veidu, tur gan vairāk ir tikai skriešana, tur nav ritiņbraukšana. Šīs sacensības ir 1 diena un 1 starts. Bet normāli, kam un suņu sportā ir 2 dienas, un tie ir 2 starti, tā piemēram ir sestdiena, svētdiena, ja ir kaut kādi lielie čempionāti, kā Eiropas čempionāts vai pasaules čempionāts, tad vienām grupām ir ceturtdiena, piekdiena, citām grupām sestdiena, svētdiena, jo tur vienkārši tie dalībnieki ir tik daudz, ka nevar savietot vienā dienā. Un tad tāds kuriozākais gadījums no organizatoriska viedokļa ir arī tas, ka cilvēki ir pieraduši, kad ir jāstartē 1 diena. 22. maijā ir sacensības, un cilvēks piesakās uz šīm te sacensībām, un viņš pēc tam pieteikšanas anketā uzraksta, es startēšu tikai svētdienā. Un mēs kā organizatori, bet tur ir abu dienu kopvērtējums, un tad mums tagad ir skaidrošanas darbs, kad nevar izvēlēties dienas, šeit iet kopvērtējums, ja. Tā kā ir arī tāda situācija. Kas vēl, ko es varbūt vēl gribēju pieminēt, atgriežoties nedaudz pie vecajām tēmām, ir tā, ka šis sporta veids, gan kanīkros, kur skriena suni, gan rītīmbraukšana, gan skūteri, te ir tā, ka cilvēks maksimāli atvieglo suni. Tas ir tas pamat uzdevums. Un ir ļoti daudz cilvēki, kas domā, ka skriet ar suni ir daudz vieglāk nekā braukt ar riteni. Es arī tā, ja no malas padomā, liekas, ritenis, ja es gadījumā kritīšu, es kritīšu ar visu riteni, kā es tur pēc tam piecelšos, liekas sarežģīti, ja, it kā vieglāk ir nokrist vienkārši uz dibani, ja tu skrien. Taču es vienmēr cilvēkiem stāstu to, ka ja tu esi piekusis, ko tu darīsi, ja tu skrieni? Tu vari tikai paiet, vai labākajā gadījumā pastāvēt, paelpot. Bet, ja tu esi uz velosipēda, suns jau var turpināt skriet. Neminies, bet tu vienkārši mēs smejamies tupu un turies, ja? Bet suns var turpināt, viņam nebūs speciāli jāstāv un jāgaida tevi. Tā kā, tādā ziņā mišķiņi ņocīgāk ir. Kas vēl, ko noteikti vajadzētu pieminēt?
ka šajā sporta veidā, ja mēs tā par profesionāli runājam, šeit cīnās par sekundes simtdaļām, nevis par sekundēm. Pieksim tā, Eiropas čempionātā, kur Raimonds vinnēja, pa cik sekundes simtdaļām tu vinnēji? Pat 6 desmitdaļām. Jā, Okay. tas pat, saprotiet, Naga gala. jā, tas pat nav viens miniens, jā, tas ir tik blīvi, un tur tiešām ļoti ar čipiem ļoti seko līdzi, cik ir tas laiks, jo man pašai, man laikam augstākais sasniegums Eiropas čempionātā ir 5. vieta, un mēs bijām 7 meitenes, kas iebrauca 1 sekundē. Tas nozīmē, ja man ir 5. vieta un mēs esam 7 1 sekundē, tad ļoti blīvi tie rezultāti, jo arī šie suņi, viņi jau skrien uz maksimumu. Viņiem tas maksimums daudz maz visiem ir vienāds. Un šeit jau ir tā spēle, kurš maksimāli varēs atvieglot šo suni, kurš pagriezienā nesabremzēsies pietiekoši, kurš kalno varēs uzmīt spēcīgāk. Šeit ir spēle par to. Klau, šis bija interesanti. Ok, tuvojoties noslēgumam, jautājums, tad, kur var meklēt informāciju prioritāri, ko jūs ieteikt, kādās mājaslapās un kur var atrast informāciju par kādām sacensībām, klubiem, vēl vienreiz varbūt tu vari izstāstīt atgādinājumu gan par šo te bikejoringu, gan par pārējām šīm aktivitātēm. Jā, īstenībā ļoti viegli atrast šo informāciju. Mūsu klubs saucās Race Dog Latvija, tieši tā arī saucās mājaslapa. Šajā mājaslapā ir redzami gan video, gan foto, gan arī ļoti daudz informācijas, kas ir kas un ar ko vajadzētu sākt. Ja gribas tieši skriet, var skatīties canicross.lv lapu, jo tā ir tieši konkrēti skriešanai lapa, bet no šīm abām lapām praktiski jūs arī tiksiet tālāk, gan uz kur nopirkt ekipēm, gan kādas sacensības notiek, vai ir kādi semināri, jo šajās abās lapās visa informācija būs. Var arī, protams, skatīties vai no Facebook vai Instagrams arī ir pieejams. Tā kā tur arī būs visi kontakti pieejami, kur var zvanīt un jautāt. Ir ļoti bieži bijis, kad pa telefonu man pašai zvana, un tad es stundu stāstu un runāju. Bet mēs esam ļoti atvērti tādā ziņā, ka ja pirms, teiksim tā, tas sporta veids iesākās 2008. gadā, un ja pirmās sacensības mēs bijām kādi 3 dalībnieki, tad šobrīd jau tie dalībnieki ļoti daudz. Un tagad arī sanāk tā, ka šogad pavasarī vispār ir tikai 2 sacensības, protams, dēļ Covid laika. Bet ikdienā normāli būtu, ja būtu kāds 2 sacensības mēnesī, un tad cilvēks jau var izvēlēties, kur viņš grib piedalīties, pamēģināt, aizbraukt, paskatīties. Un arī, ja atbrauc uz šīm sacensībām, tad arī cilvēks jau var diezgan daudz, viņš redz, kuri klubi runā latviski un droši iet klāt un jautājiet visu, kas jums interesē. Ja tas cilvēks tajā brīdī nebūs tā, ka gluži, ka viņš pēc 2 minūtēm viņam jāstartē, bet tad visi cilvēki arī ļoti laipni parasti izstāstīs, kur meklēt, skatīties, kam pievērst uzmanību. Tā kā var droši arī braukt, skatīties klātienē. Super, tad noslēdzošais jautājums jums abiem diviem. Novēlējums topošajiem jaunajiem sportistiem, kuri pēc šīs te mūsu varbūt sarunas izdomās, ka hei, varētu būt forši pamēģināt. Man būtu novēlējums tāds, ka, ja tiešām kāds ir nolēms pamēģināt, noteikti nedarīt to uz savu galvu, ja, kā saka, un neizlikties, ka tu esi gudrāks vai ka tu visu zini, bet noteikti pievērst uzmanību visām tām lietām, ko kāds no pieredzējušiem sportistiem varētu kā saka, izstāstīt un paskaidrot, kā teikt, kur tas suns aprakts. Bet mazliet paturpinot šo, mēs arī kādreiz sākām un mēs nekautrējāmies, mēs aizbraucām pie tā laika, arī viņš arī vēl joprojām ir aktuālais pasaules čempions. Aizbraucām speciāli pie viņa, viņš ir polis, un pavadījām tur veselu nedēļu, un viņš laipni mūs uzņēma, neatteica, un tiešām izstāstīja, un tas bija tik pamatīgs grūdienis un tik vērtīgs atziņas, ja, kad no tā brīža mēs to visu izmantojam vēl pat tagad, un atceramies to visu, un
Un tas ir tas, kas mums ir devis tā ir tā panākuma atslēga. Un nebūt lepnam, bet, kā teikt, noskaidrot, kā tad tiešām tās lietas notiek. Tas būtu tāds novēlējums tiem, kas patiešām grib sākt. Protams, nemest plinti krūmos pēc pirmām neveiksmēm vai pēc kaut kādām tādām, kā jebkurš sporta veids, viņš prasa laiku, viņš prasa ieguldīt kaut kādu darbu, viņš prasa darīt to ne tad, kad varbūt gribās, ja? un laika apstākļi varbūt nevienmēr labvēlīgi. Vēl jau vairāk, ka tās sacensības notiek pavasarī un rudenī, jo vasarā ir temperatūra pa karstu, un tur tad noteikumi neļauj rīkot šādu veidu sacensības dēļ dzīvnieku, teiksim, labticības un pret viņu attieksmes, ja? Bet tad ir ļoti daudz sacensības ir arī lietainā laikā, ja? Tā kā ar to jārēķinās. Ar to jārēķinās, un arī treniņos tad ir arī lietainā laikā ir jāpatrenējās, jo lai tas suns saprot, ka, jebkuros laika apstākļos ir tā var būt, kad viņam varbūt negribās, bet tad, kā teikt, sarunā. Ginta, tev? Jā, man laikam tas ieteikums būs tāds nebaidīties un riskēt un iet un darīt. Man pat arī laikam būtu tāds ieteikums, ka dariet to nevis sevis dēļ, bet dariet to suņa dēļ. Es varu izstāstīt spilgtu piemēru, kāpēc es to saku, jo pie manis nāca, mums klubā nāca trenēties viena sieviete, kura viņai pat ļoti labi sanāca, viņa labi trenējās, bet viņa pievienojās tā kā ļoti jau sezonai vēlu, un bija palikušas tikai 2 sacensības Latvijā, un tie abi bija pasaules kausa posmi. Jo visas iesaistās sacensības parasti ir sezonas sākumā. Un es saku, tu jau esi gatava, tu varētu jau iet startēt. Viņa saka, ko es jau neesmu, tas ir pasaules kausa posms, tomēr, ko es tur iešu iesgāsties pa pēdējo vietu. Un es tā saku, klausies, bet tu pie manis atnāci. Tāpēc, ka tu teici, ka suns tur tāds grauž dīvānu, vēl kaut ko, viņam vajadzētu izkustēties. Un tagad rodas jautājums, tu to dari sevis dēļ vai suņa dēļ? Un beigās man gribas arī nomotivēt, kad nebaidieties no nosaukumiem, jo Latvijā tās sacensības nav arī tik daudz, un vajag mēģināt izmantot visu, ko vien var izmantot. Un ja ir iespēja, ir jābrauc, un vienalga, vai tās ir iesācējas sacensības vai pasaules kausa posms, daram to suņa dēļ, jo nav svarīgs pat varbūt pašā sākumā tas rezultāts, bet lai tam sunim ir prieks. Un lai viņam ir tas foršais tusiņš, lai viņš ir pie suņiem bijis, un lai viņam ir tas gandarījums par to pasākumu. Jo suns, es negribētu teikt, ka viņš nesaprot, ka viņš ir pirmā vietā vai pēdējā, to viņš labi saprot, bet viņam vienalga būs liels gandarījums gan par treniņiem, gan par sacensībām, un viņam tas ir, tie ir svētki. Tie ir svētki, jā. Gribētu, lai jums izdodas tos radīt par svētkiem. Jā, super. Liels jums paldies. Atgādinu, dargie skatītāji, ka pie mums šodien ciemos bija Race Dog Latvijas kluba pārstāvi Raimonds un Ginta Kleinbergi, kas pastāstīja par bikejoringu un saviem sasniegumiem tajā. Paldies jums, Viets, ka jūs atradāt laiku pie mums atnākt. Tiksimies kādā no nākamajām reizēm, es ceru. Vēl, ja jums patika šis raidījums un tas, ko jūs dzirdējāt, un informācija, mēs priecāsimies, ja jūs to novērtēsiet rīkšķīti. Labprāt dzirdēt arī jūsu komentārus, pieredzes stāstus, varbūt kādu skaistu bildi no šādiem pasākumiem. Pievienojiet platformās, kur jūs to skatāties, un tiekamies nākamajos raidījumos. Visi linki, par kuriem mēs šeit runājam, visas mājaslapa adreses būs atrodams video aprakstā. Es viņus pievienošu, un tiekamies nākamajos raidījumos. Visu labu!